Raimonda Elbakina vārds daudziem asociējas ar Baltijā lielākā ielu kultūras festivāla Geto Games nosaukumu. Šodien viņš viesojās Ventspilī pie Ventspils tehnikuma audzēkņiem, lai novadītu sporta treniņu. Viņš atzīst, ka braukā pa Latvijas skolām sautīgu nolūku vadīts, jo vēlas uzzināt, cik labu fizisko sagatavotību jauniešiem nodrošina mācību iestādes sporta stundās. Raimonds nešaubās, ka pateicoties labējai sporta infrastruktūrai, Ventspilī ir lieliski sagatavoti sporta skolas audzēkņu un olimpieši, bet parasto audzēkņu līmenis varētu būt labāks. Pamatā ir vainīga kaut kāda, nevis kaut kāda, bet pamatā varētu būt vainīga tā programma, pēc kuras vispār mēs apmācam bērnu skolās. Uzskatu, ka viņiem ir jānodarbojās ar tādu vispārēju sagatavošanos. Nevis nav jēga skolā mācīt basketbolu, nav jēga skolā mēģināt iemācīt futbolu, un pat nav jēga mēģināt tur attīstīt kaut kādas paveidus, jo tā ir interešu izglītība par tur, ja bērnu aizsūta nodarboties ar futbolu, viņš noteikti to iemācīsies tur spēlēt, jo tur ir speciāli sagatavot tam treneru un tā tā. Skolā, es uzskatu, viņiem visiem ir jāvar skriet, jāvar ideāli variantā peldēt, jāvar uztaisīt vēdera presi, vēdera muguru, lai viņam vispārībā būtu, teiksim, veselā miesā, vesels gars. Tam, ka Raimonda darbs treniņā atšķirās no ikdienas darba sporta stundās, piekrīt arī tehnikuma sporta skolotāji un paši jaunieši. Sporta skolotāja Ivita stāsta, ka Ventspils tehnikumā ir 2 sporta stundas nedēļā, un tas noteikti ir par maz. Lai gan bija grūti, tomēr sporta stundas Raimonda stilā tehnikuma audzēkņi vēlētos vairāk. Raimonds to vadīja mazliet savādāk nekā tas ir pieņemts sporta stundās un nekā mums to prasa. Standarts bija labi. Galvenais jau ir pašos bērnos. Ja viņi to nevēlās, tad neviens to nevar piespiest. Ja viņi to vēlēsies un gribēs, tad viņi arī apmeklēs treniņus. Ļoti bieži ir tā, ka līdz kādai 9. klasē bērni iet uz sporta skolu, nodarbojās ar sportu un pēc tam to pamet. Parastā sporta stundā vienkārši mēs izdarām pārbaudījumus, kas ir dots stundā un viss. Bet šeit mēs vairāk izturības, cik vienkārši tu izturi. Jums sportā ir grūtāk vai šodien bija grūtāk? Kā ir godīgi? Daudzreiz vieglāk sportāji. Jā. Jūs gribētu, lai tā ir visu laiku? Tas būtu diezgan tā. Jā, cilvēki būtu vismaz sportiskāki, izturīgāki. Jā. Nenīdēt, kad man sāp, man tas. Jā, tagad nevarēja izturēt, un tāpēc, ka tas nav pieredzēts katru sporta nodarbību. Es ļoti patīk, ka ir ļoti daudz tās fiziskais. Treniņā pamatskolā un tā nekad nav bijuši tik daudz tādu, fiziskie treniņi tagad šeit. Jūs sporta stundās neklausāt, jums ir savādāk kaut kas? Nē, mēs slinkojam parasti sporta stundās tā, ja godīgi sakot. Kāpēc? Kur tā motivācija? Kāpēc jums nav? Ir daži sportveidi, kur patīk un kur nepatīk, un tad tie, kuriem patīk spēlēt, piemēram, basketbolu, tie vairāk uz basketbolu. Jo parasti šeit notiek tās sports un basketbolu pārstāv spēlēt, bet es spēlēju florbolu un vairāk uz florbolu vēl un tā. Geto Games līderis ar sporta palīdzību un pēc tam ar diskusiju ar jauniešiem atgādināja arī seno patiesību, ka nekad nedrīkst padoties un ir jācenšas. Un viņam ir itin labs piemērs, ka šādi var arī kaut ko sasniegt. Un tas ir Geto Games festivāls, kas no parasta ielu basketbola turnīra izaudzis par Baltijas lielāko ielu kultūras pasākumu, kas Ventspilī notiks arī šogad. Gita Mārtiņš, Sonīts Žodziņš, Kurzemes televīzija.